empātijai ir jābūt, tev ir jājūt otrs cilvēks, bet kas ir svarīgi, kad vadītājs nav glābšanas riņķis nevienam. Un skaidrs, ka tu vari lūgt, ja tev lūdz palīdzību, tu viņu iespēju robežās dot kaut kādos brīžos, kad tu redzi, ka tā metaforiski iztēlojoties, kāds slīkst, tu centīsies palīdzēt, bet tur ir jābūt arī ar zināmām robežām. Tas nenozīmē, ka tu vienmēr tikai glaudi pa galvu, ka viss ir tikai tur rozā krāsās un viss ir forši. Tas vienkārši ir par cilvēcību, ka tu spēj otru sajust. Bet tas nenozīmē par nemitīgu glābšanu, lai tas nav pārspīlēti, jo tas, ko man šķiet, ka cilvēki nereti pārprot, ka ja tu esi empātisks, ja tu esi līderis, tad viss ir rozā krāsās un viss ir forši vienmēr. Nē, un tur ir tieši līdzīgi, kā tu biji jau minējis, ka tur var būt stingrība, tur var būt prasīgums, runa ir tikai par veidu, ko tu ar to dari. Un skaidrs, viena lieta, ko es varbūt vēl gribētu pielikt klāt, ir kopumā par izglītību un mācībām. Un ir skaidrs, ka ir daudzas lietas, kuras vienkārši ir jātrenē, praktiski ir jātīsta. Un ir vairāki pētījumi, kuri parāda, ka uzņēmumi nevisai labprāt izvēlas ņemt kaut kādas mācības saviem vadītājiem. Viņi domā, it kā mums viss ir labi, bizness mums iet, bet neviens neiedziļinās, kas ir tas, jau bišķiņ, iespējams tādā makro līmenī, kas tur patiesībā notiek, kas ir tas veids, kā tas zobrats tur griežas, un ieguldoties vadītājos, es teiktu, ka organizācijas var ar vien vairāk labākus rezultātus sasniegt, jo viens no pēdējiem galu pētījumiem ir par darbinieku iesaisti, un Latvijā viņš patiesībā ir viens no zemākajiem, es teiktu, ka zemākais, ja ASV tie ir 32%, Eirāzijas valstīs tie ir 26%, tagad pareizi atceros, un Latvijā tie ir 13%. Un, ja mēs tagad mēģināsim izmērīt neieņemtos līdzekļus, kurus uzņēmumi varētu nopelnīt tikai dēļ kaut kādas produktivitātes vai kaut vai darbinieku iedvesmas trūkuma, it kā banāli šķiet iedvesma. Tu esi darbā, tev ir jāstrādā, bet mēs joprojām dienas beigās esam cilvēki. Tie zaudējumi ir mēram triljonos eiro, un to visu tu vari novērst, ja tu tiešām ieguldies tajā. Un skaidrs, tur ir baigā miedarbība starp personāla daļu, tur ir starp menedžmentu, un šo ceļu vispār ir jāgrib iet.